Īsts, ko tu izdzīvo ar jēgu. Īsts, kas ir sapni izsapņots. Ja viss tas tverts ar tādu spēku, kam bezgalībums klāta dots. Piektdiena, 21. oktobris. Rīgas valsts vācu ģimnāzijā Fukšu diena. Tad skatīsimies, ko mums sagādājuši 12. un kā ar to tiek galā mūsu fukši. Fukšu dienu sākumot. Sveiki, fukši! Sveiki! How can I explain? Talking to myself. Will I see again? We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All along we are calling out now again. Never looking down, I'm just in awe of what's in front of me. Kas dārzā, bīstīt rožu dārziņā, kas dārzā, bīstīt rožu dārziņā. Sveiki, skolēni! Labdien, skolēni! Kā jums patīk fukši? Ļoti jauki, pozitīvi. Vai jūs redzējāt arī rītarosmi? Nē, rītarosmē man nesanāca piedalīties, bet dzirdēju ļoti pozitīvas atsauksmes. Vai jūs pats arī sekojat līdzi, kas notiek starpbrīžos? Gandrīz katru starpbrīdi, kā ir iespēja, tā sekoju. Skaidrs, kā jums vispār liekas, vai šie fukši izdosies, vai teiksim, vajadzētu kaut ko labāk? Labāk gan jau vienmēr var atrast, bet šie ir tieši tas, kas ir vajadzīgs 10. klasē. Sveiks, kā te sauc? Matīs. Nu, tu esi šodien ļoti labi saģērbies. Ļauj man minēt, tu esi retro, vai ne? Jā, es esmu retro suteners. Retro suteners, ļoti interesanti. Un kā tev vispār patīk fukši? Manā vecajā skolā nebija šādas izklaides, tāpēc es domāju, ka tas ir diezgan interesants piedzīvojums. Un 12 ir ļoti labi pastrādājuši un viss ir labi norganizēts. Kas tev no šiem starpbrīžiem, kas ir bijuši, kurš tev starpbrīdis vislabāk ir paticis? Pats pirmais man bija jādejo valsts ar vēl vienu klases biedru. Un 12. uzdod grūts uzdevums vai viegls? Nē, es domāju, izpildām jebkuram cilvēkam. Es ieraudzīju šitā te zīmīti. Jā. Un tu klausi šai zīmītei? Es vispār nezinu, ko viņi nozīmē. Nu, te ir rakstīts 12. boss, un tev jāklausa visu, ko viņš to teiks un liks darīt. Skaidrs, es iegaumēšu. Metāls!
Sveiks, meitenes, jūs šodien ļoti labi izskatāties. Kā jūs sauc? Mani sauc Diana, Laura. Meitenes, kas jums šodien ir pa stilu? Mēs esam retro dāmas. Un jūs varbūt pretendējat uz klases labāko fukšu klasi? Jā, protams. Sakiet, lūdzu, kurš no starpbrīžiem jums ir vislabāk paticis līdz šim? Otrais. Un kā bija rītrosmi? Ja godīgi, es nebiju rītrosmē, bet es skatījos no malas un man ļoti patika. Un kāpēc tu nebija rītrosmē? Es nokavēju. Es jau tā centos, bet nekas. Sveiks, Gunti! Sveiki, sveiki! Nu, tu baigies nosmiņies fukšiem. Saki, lūdzu, kāpēc tāds darbs? Tādēļ, ka 10. viņi nav pārmācīti. Viņi neciena 12. ir jāiemāc viņiem cienīt 12. un jāsaprot, kas ir dzīve. Skaidrs, tev varbūt ir kāda stacija 5. Stacija nav, es vienkārši aplūkošu tā. Ja es redzēšu, ka kādam ir augsts, es likšu kādus fiziskos vingrinājumus tā saudzīgi pataisīt, lai sasildās. Tā. Nebaidies, ka skolotāji varētu ieraudzīt un tev pateikt, ka tas ir pārāk skarbi? Es neierīkojos ar viņiem tā, kāds varētu iztīties. Nē, man liekas, es tā robežu zinu. Skaidrs, salīdzinot ar pagājušo gadu, tev liekas, ka šie fukši ir labāki vai sliktāki, vai varbūt kaut kas ir vairāk, kaut kas ir, kā pēc tām domām? Pagājušo gadu es īsti neatceros, bet es zinu, ka, kad man bija fukši, man bija garlaicīgi, jo ar mums maz ko darīja un man gribējās, lai ar mums nedaudz tā, vairāk kaut ko izdarās. Un šogad tev patīk starpbrīžu plāni un rītrosmi? Rītrosmas nebija, bet starpbrīžu plāni man patīk, jā. Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zafoon, by the way. Yeah, Jones. Yeah. Chitty bang, and we pretty much amazing. Can we hear your new song, please? I got you. Hey yo, I once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems. When I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope on the bread, we can toast so fresh. How we flow, everybody get this style from us. I once was a kid with the other little kids. Now I'm ripping up shows and them fans going wild with us. Tell mommy I'm sorry, this life is a party. I'm never growing up. Labvakar, skolotāji, ko jūs domājat par šī gada fukšiem? Malači fukši turās. Un kā 12. tikuši galā ar uzdevumiem? 12. arī ļoti interesants uzdevums izdomājuši. Viņi nav pārspīlējuši ar tiem, viņi nav pārspīlējuši ar tiem uzdevumiem, kaut kas grūts vai ir kaut kas pārāk slapš vai kaut kas pretīgs? Dažādas grūtības pakāpes, vienīgais ir slapjums nepatīk. Tas man nepatīk. Ko jūs sagaidat no 10. fukšu vizītkartēs? Ka viņi parādīs savus talantus, cik viņi draudzīgi saliedēti, palikuši par šiem 2 mēnešiem. Skolotāji nav kaut ko aizrādījuši stācijas vadītājiem par pārlieku lielu trankāšanu fukšas? It kā ne, uzdevumi ir interesanti. Mārtiņ, stāst lūdzu, kā tev patīk šī gada fukši? Šī gada fukši vienkārši izdevušies. Tiešām izdevušies fukši. Vienīgais, ko gribētu piebilst, ir tas, ka ļoti labi, ka šogad mācos 12. nevis 10. Jo ļoti pretīgi uzdevumi ir? Salīdzinoši ar taviem fukšiem, kādi ir šie fukši? Šie fukši ir tiešām labi. Paldies organizatoram. Skaidrs. Un, kura tev likās līdz šim, kurš tu esi redzējis tās stacijas, vispretīgākā stacija? Vispretīgākā stacija... Pretīga. Man liekas, ka šī stacija, jo pie šīs stacijas es biju un laisties ar savām špricītēm. Kas par špricītēm parāda varbūt pēc izskata, kā tā špricīte izstās? Man nebūs līdzi, bet jā, es biju pirmā palīdzība šajos fukšos. Daudz varbūt man atcerēsies. Jā, es jau to redzēju, tev te ir normāls baltais metlīts. Jā, es esmu dakterīts šodien. Un skatos, tev arī skaļrunis līdzi, tu arī komandē visus 10. Jā, tā sanāk šodien tā sanāk. Fukši vispār šogad ir paklausīgi? Jā, šogad es nebiju tik paklausīgs tiešām. Varbūt tu jau zini, ka būs fukšu vizītkartes un pēc fukšu vizītkartēm būs arī zvēras nodošana, bet pirms tam būs arī balva pasniegšana un varbūt tev ir savs favorīts Misteram Fuksim? Mister Fuksis, man ļoti patika ar to kažoku lielo. Tas man tā... Retro suteners. Jā, retro.
retro sūtinies. Tas man tā palika vairāk atmiņā, bet tā vairāk. Ļoti daudz disko bija tie vīri, jā, tie man patīk. Ar visiem afro, ne? Jā, visiem afro, jā. Un viņiem bija labs piemērs. Nu, šodien es neredzēju nevienu stuntmenu. Nu, jā, sacīt, tu taču piedalījies Fukša reklāmā, un jā, šoreiz, diemžēl, neviens stuntmens nebija, bet, teiksim, tu būtu ticis labāk ar šo uzdevumu galā, ja tu būtu Fukša šogad. Nē. Teiksim, ko tu vilktu, ja tu būtu punks? Ja es būtu punks, ko es vilktu? Tāda oriģināla, lai tu zini, ka tu kļūtu par Mr. Fuks. Es noteikti vilktu ļoti maz drēbju. Pēc iespējas mazāk. Un varbūt uztaisīt kādu tetovējumu. Īstu vai henu? Protams, kādu henu? Skaidrs. Tā lai es paliek atmiņā. Skaidrs. Labi, paldies, Mārtiņ. Pastāstiet, meitenes, kas tad īsti notiek jūsu stacijā? Mēs savā stacijā iemācām viņiem latviešu tautas dziesmas dziedāt, kā arī kā pareizi sakārtot drēbes un klausīt pavēlēm. Ja viņi neklausa pavēlēm, tad jau viņiem ir kaut kādi sodi. Kā izpaužās jūsu sodi? Viņiem visu laiku jāatkārto, ka viņi ir niecības, un ja viņi to nepasaka, tad viņiem ir 10 pietipieni. Un, teiksim, Fukš vispār ir paklausīgi šogad? Īstenībā diezgan paklausīgi, jā. Daži ir tādi, kas iebilst pret visu, bet jā, ir diezgan jauki. Skolotājs arī noteikti nākuši un vērojuši, kas tad notiek īstajās stacijās. Viņas nav dusmīgas, varbūt, ka jūs esat pārāk strikt pret viņiem un ļoti nopietni noskaņots, lai viņas iesvētītu. Nu, vismaz vēl līdz šim brīdim, nav neviena ko vēl teikusi. Mēs jau mūsu stacijā nedaram neko neatļauj. Teiksim, salīdzinoši ar jūsu gadu, kad jums bija Fukši, kādi ir šie Fukši? Šie Fukši ir daudz labāki, jo mums bija nekas, teorētiski, jo mums viss bija aizliegts, mums bija pietupiens un viss ar teitu. Atnāk pie tevis reāli apkrāsots bars slapšs. Var redzēt, ka Fukši bijuši. Vispār pēc tām domām, kā šie Fukši ir izdevušies vai neizdevušies? Nu, teiksim tā, man baigi patīk, ka viss notiek ārā. Tas ir riktīgi stilīgi, salīdzinot ar pagājušo gadu, ka viss notika telpās. Man liekas, no ārā, ja notiek Fukši, tad proti tu skolu tā kā nepiemēslo un nav problēmas ar to tīrīšanu. Un ārā arī, kamēr vēl visai silts, var izklaidēties un ļauties vaļu visādām aktivitātēm. Respektīvi, ja būtu skolā, tad viņi būtu pārāk iegrožoti, un ja ir ārā, tad var darīt visu, ko grib, ne? Jā. Kas tev liekas, kas būtu adekvāts, lai Fukši būtu iesvētīti, un tev liktos, jā, visi Fukši ir iesvētīti, tas ir ideāli? Wow! Man liekas, ka tas ir visai grūts jautājums, jo jābūt oriģinalitātei. Man patika... Šogad ir oriģinalitāte? Teiksim tā, man patīk 3 stācijas, tā riktīgi patika, kur ir virsvilkšana, kur ir plēve un tur samērojas spēkiem, kas stiprāk virsvilkšanā, un tas bija diezgan interesanti. Tad vēl bija spļāviens sejā, tas tāds visai interesants bija. La, 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 la. Yo, what's the deal? Ain't nothing, Paul. We just here waiting and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. Just another day in the hood. Yo, one night, New York City, heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City, slash machines, ding, 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 when they ring off. Lock the doors, that's when ghosts just G-Dos. Cigars, paisley robes, 4 bitches guarded me safely as we walked to the window. The cashier was scared. Labākā Fukšu klase Rīgas valsts vācu ģimnāzijā 2011. 10. C klasē. Ar to arī jūs apsveic jaunieši. Paldies. Paldies, paldies. Luīze, saka lūdzu, cik ilgi jūs gatavojaties savam priekšnesumam? Mēs gatavojamies vairāk kā nedēļu. Mēs rūpīgi visu izspriedām klasbiedriem un jā, praktiski tas ir viss. Kas bija idejas autors tam visam? Es domāju, visi klasi, jo mēs reāli upurējām savu laiku, mēs sasērāmies pēc stundas pie galda un visi ļāvām ārā savas idejas un
beigās nonācām pie tā, kas. Jums bija disko stils, cik es atceros, vai ne? Jā. Vai jūs tas apmierināja, vai jūs varējāt vēlēties kaut ko citu? Principā man tas ļoti apmierināja. Manuprāt, tā bija labākā tēma, kāda varēja būt. Un kā jums vispār fukši kā tādi patika, vai arī salīdzinot ar pagājušo gadu, varbūt kāds izmaiņas, kas labāk, kas sliktāk? Man fukši ļoti patika, bet tagad ir ļoti liels nogurums pēc visiem. Mēs skolā jau esam no 7:30 rītā. Tagad, manuprāt, jau ir 9. Tā kā ļoti nāk miegs un gribētu uz mājām atpūsties. Bet redziet, jūs esat godam izturējuši, un jūs esat pilntiesīgi vidusskolā, ne to arī apsveic jūs. Labākais fuksis 10. B klasē, vai ne? Jā. Oto Vācietis. Jā. Oto, apsveic tev pirmkārt ar godam nopelnītu vidusskolānu titulu. Paldies. Un es tev vēlos jautāt, vai tev patīk šie fukši? Ļoti vispār oriģināls idejas. Tiešām izdevušies. Paldies organizatoriem. Vai tu neesi noguris ļoti? Vispār esmu. Cikiem tu esi jau skolā? No 7:30 rītā. Es jau skatījos, tu ļoti aktīvi piedalījies visos starpbrīžos un arī izpildīji visus uzdevumus. Kā rezultātā tev arī tika atzīts par 10. B klases labāko fuksi. Paldies tev, Oto, un tu beidzot esi pilntiesīgs vidusskolēns. Man ir tas gods stāvēt blakus Rīgas Valsts ģimnāzijas Fukši 2011 misteram Fuksim Matīsam Rutkam. Apsveic tev, Matīs. Kādas sajūtas? Diezgan mierīgs, tikai esmu nedaudz vīlies, ka nebija uz vietas balvas pasniegšanā, bet ir labi, kā tas ir noticis. Jā, kur tu aizkavējies? Es biju ārā un palīdzēju novākt visas mantas no priekšsuma. Paldies. Saki, lūdzu, vai tu biji gaidījis, ka tu kļūsi par misteru Fuksi? Es nezinu, tas bija diezgan negaidīti, bet jāpasakas manai mammai par garderobi un izdomāju savai. Skaidrs, tas kažoks jau izstāsta ļoti labi tev. Jā, siltums arī diezgan nevājš ir. Karsts arī bija visu dienu, vai ne? Ar laiku jau pieradu. Bet redz, tu esi izturējis visus uzdevumus un tagad tu esi pilntiesīgs vidusskolēns. Ir gandarījums. Paldies, ar to es tev arī apsveicu. Jā, un man blakus ir arī Rīgas Valsts ģimnāzijas Fukši 2011 Miss Fuksis 2011 skolas prezidente Ieva Naga. Apsveic tev, Ieva. Paldies, Edvard. Kāds tavs sajūtas? Diezgan labs un patīkams. Tu biji gaidījis, ka tu kļūsi par Miss Fuksis 2011? Nē. Saki, lūdzu, kas bija tas, kā iemesla dēļ žūrī tev atzina par Miss Fuksis 2011? Grūti teikt. Varbūt dēļ manas frizūras. Es tiešām nezinu. Tu biji gatavojusies Fukšiem? Jā. Man ļoti patīk jūs priekšnesums ar citu. Jā, mēs ļoti centāmies. 3 dienas pēc kārtas mēģinājām un visu laiku mēģinājām viens uz otru bļaustījāmies, bet beigās sanāca viss. Skaidrs, ja es tev apsveicu un beidzot tu esi arī pilntiesīga vidusskolniece. Ar to arī apsveicu. Paldies. Pilntiesīgi ģimnāzija. Tālūk, Rīgas Valsts ģimnāzijā Fukši 2011 ir noslēgušies ar patīkamām atmiņām un patīkamiem brīžiem. Paldies, Fukši, ka jūs šeit esat un beidzot esat arī pilntiesīgi vidusskolāni. Tad jau uz tikšanos kaut kādu citreiz. Paldies! Šodien ir Fukši 2011 un es esmu organizators kopā ar Martiņu Blumbergu. Viss gandrīz jau beidzies, bet mums viss patīk. Tieši tā, Fuksi, tu šogad būsi iesvētīts, tāds īsts vidusskolēns būsi un mācīsies vēl 3 gadus, kad tu beidzot varēsi